Par ko tad mums šodien jādomā? Nu par to, vai būs šī valsts, vai būs šī tauta. Tātad pirmā rūpe ir bērni. Un ne jau par tiem, kuri vēl varētu piedzimt, bet par tiem, kuri jau ir piedzimuši. Ja ģimenē atnāk nelaime un saslimst bērns, lai gan satversmē rakstīts, ka bērnam viss ir pa brīvu, tie ir meli. Tur nekas nav pa brīvu. Un tas pats ir ar izglītību. Ja nav naudas un nav palīga skolotāja matemātika neiemācīties, tad par ko iet runa? Par to, ka jebkurš var būt izglītības ministrs? Ka jebkurš var jebkurā ministra krēslā sēdēt? Un viņi sev sauc par profesionāļiem? Nu, kas ir tas jaunais? Tas ir aizmirsts vecais. Un ir jāzina vēsturi. Mēs arī būsim vēsturi. Un ir jāpārstāj melot. Es kā šodien atceros 90. kad Godmenkungs teica, ka mums jau krēslos jāpaliek tiem pašiem, jo mums jau nav speciālisti. Un kas tad palika? Nu, ar biedrkartēm, ar šlipsēm un slāviski runājošiem. Tie palika. Ko jūs gaidījāt? Šodien ir tas pats. Nekas jau nav mainījies. Skaties, kur grib valsts aparāts, pašvaldība un pat firmas. Как-нибудь saiģot. Bet kaut kā jau iet, jo redziet, nauda nevis jāpelna, bet esot jāapgūst. Un tur jau ir tā nelaime, ka būs jāsāk pelnīt un strādāt. Man draudzenei kaimiņiem uzredzās pensiju nopelnījis Vācijā. Viņi brīnās, nu kā var ielu remontēt un stundām sēdēt, pļāpāt un pīpēt. Nu viņi teica, Vācijā tā gan nenotiek. Tad kāpēc mums nav produktivitātes? Un tāpēc, ka mums ir nekam nederīgi visa līmeņa vadītāji. Jo ir viena nelaime, ko viņi neprot. Viņi neprot vadīt, jo viņi grib visiem labi būt. Tā neko nevar dzīvē paveikt, ja jūs visiem gribat labi būt, jo tas nav iespējams. Ļaut ar sevi manipulēt nav iespējams. Cilvēks ies projām, viņš ies projām, lūdzu viņu izvēli, un lai pats domā, ko ēdīs. Droši ar 5-gadīgam bērnam padomāt, kā tu pelnīsi maizi. Nevis tas man patīk, tas man nepatīk. Tā izlaidība un slinkums jau ir tādos apmēros, kad cilvēki negrib strādāt, bet sūdzās, ka nav naudas. Varētu pavākt kaimiņu bērnu. Nelabāk sēž un sūdzās. Aiz robežas, tur, kur ir tā rietumu pasaule, tas ir normāli, ka kaimiņu bērns zāli papļauj kaimiņu tantei un viņi samaksā. Kad pieskata bērnu un par to arī samaksā, mums, ak, Dievs, mums taču tie bērniņi vatē jāietin. Un jāsaudzē esot. Priekš kā? Kas no viņiem izaugs? Sen atpakaļ viena omīte man te tā raudādama stāstīja, ka mazbērniņam tik grūti dzīvi. Cik tad gadu tam mazbērniņam? Nu, 25. Un kāda viņam nelaime? Nu, katru dienu uz darba jāiet. Nu, tāda nelaime. Tā nav anekdote. Tas ir no dzīves. Bet no dzīves jau tās anekdotes arī rodas. Mums ir tik kauns runāt par naudu, bet savākt to, kas nepieder tev, gan nav kauns. Mums ir tik kauns godīgam pateikt, kad ieved slimnīcā tante, kura mirst. Arī mediķiem ir jāsaņem dušu un jāpasaka, jums tas cilvēciņš mirst. Nevis vēl likt pie sistēmas, jo tam nav jēga, ir jāļauj godīgi aiziet. Un arī tas būs jāiemācās, jo turēt viņu šai pusē ir vienkārši grēks un vardarbība pret dvēseli. Un atkal grib visiem labi būt. Tātad melojam? Nē, nemelosim. Patīk jums nepatīk, bet visi melinā gaismā, un tad ir tikai sliktāk. Būsim godīgi pret sevi un pret citiem. Visiem nepatiksim. Nu, ja nevajag, tas tik un tā nav iespējams. Bet tad tu nebrīnies, ka tevi spārda ar kājām, tevi izmanto,
un aizmugurē aprunā. Nu, lai runā, lai skauž, kamēr zili paliek. Ja jūs zināt, cik tā ir laba sajūta, ka to tā vienkārši var pateikt. Suņi rej, bet karavāni ir tālāk.